Vai ar šo automobīlu var nobraukt no asfalta seguma? Protams, ka var. Tikai tad vēlams izvēlēties 4x4 versiju. Šī ir priekšpiedziņa. Kas tas īsti ir? Par to mēs parunāsim šodien kopā ar jums, bet varu pačukstēt priekšā. Jaunais Volkswagen Tiguan. Un šoreiz mēs patiešām varam runāt par jauno Volkswagen Tiguan, jo tā nav ne facelift versija, ne atjauninātā versija. Tā ir Volkswagen Tiguan modeļa jaunākā paudze. Un mēs pat ar neapbruņotu aci redzam to, ka šis auto ir kļuvis mazliet apaļīgāks nekā tas bija līdz šim. Paceļam motoru pārsegu un ieraugam dzinēju. Ne plasmasas, ne kartona, ne filča, ne vēl kaut kādas aizsarga pannas, aizsarga vāki. Te viņš ir. Iekšdedzes dzinējs. Pavisam Volkswagen Tiguan ir pieejams ar benzīna, ar plug-in hibrīda un dīzeļa spēka iekārtām. Šajā gadījumā mēs runājam par to, ko varētu nodēvēt par benzīna spēka iekārtu, lai gan patiesībā tas ir tāds vidējs hibrīds, kurā ir 1,5 litru benzīna dzinējs un neliela, bet tomēr elektriskā sadaļa, kas kopā veido 150 zirga spēku jaudu. Nu, skaidrs, ka ar šo te mēs elektriskā režīmā nekur tālu aizbraukt nevaram, taču degvielas patēriņa ziņā, ja mēs uzvedamies daudz maz pieklājīgi, varam iekļauties kaut kādos 7,5 litros. Protams, tas nav tas, ko ir paredzējis ražotājs, taču tomēr jāņem vērā, ka šis automobīls nav ne mazs, ne arī viegls. Droši vien dodoties uz veikalu pēc tā, ko esam noskatījuši, svarīgi būtu uzzināt, cik tad galu galā mums tas izmaksās. Jaunais Volkswagen Tiguan cena ziņā sākās no 31 000 rasti un noslēdzās pie 46 000 ar asti. Tas ir standarta izpildījuma atkarībā no aprīkojuma versijas un dzinēja jaudas. Savukārt, ja mēs runājam par šo konkrēto R-Line izpildījumu mūsu testa automobīlī, tad tie jau ir 49 000 ar kapekām, jo te ir vesela gūzma ar papildus opcijām. Uzlabotas matriks gaismas priekšējos lukturos, aizmugurē šis te kopējais lukturu bloks. Mēs varētu daudz un dikti uzskaitīt tās atšķirības, kas šķir šo no iepriekšējās paaudzes. Nu, tāpēc arī šādas paudžu maiņas notiek. Tas ir interesants, tas ir pietiekami tāds sportisks pēc savas būtības, un tajā pat laikā šim automobīlim ir ļoti interesanta iezīme. Tajā gana labi izskatīsies trausla daļā dzimuma pārstāvi, un tajā pietiekami respektabli izskatīšos es vai vēl raženāks par mani. Ko mēs ieraugam iesēžoties jaunajā Volkswagen Tiguan? Mēs ieraugām instrumentu paneli, kurš nu jau ir pilnībā digitāls. Mēs ieraugām pamatīgi izmēru skārienu jūtīgo ekrānu, kas ir kļuvis tāds nu jau taustāms. Vēl interesanta lieta ir, pie kā noteikti nāksies kādu laiku pierast. Tas ir logu slotiņas un loga apskalošana gan priekšā, gan aizmugurē vadām ar to pašu kloķi, ar kuru mēs rādām pagriezienus. Kā jau Volkswagenam tagad ir raksturīgi, šeit pie stūris ir pārnesumu kloķis, pagriežot uz priekšu uz atpakaļ tādu nelielu sviriņu, mēs varam izvēlēties sev tīkamāko, un start-stop poga mums ir pārvietojusies šeit uz vidus konsolu blakus multifunkcionālajai pogai lielajai. Jūs noteikti gribēsiet zināt, kā šis automobīls uzvedās uz ceļa. Un uzvedās tas labi. Pārliecinoši, droši un pietiekami veikli, ja jāveic kaut kādi manevri. Sporta režīmā šeit pavisam viņi ir 3 - ekoloģiskais, parastais, komforta un sporta režīms. Nu jā, vēl ir 4, kur mēs varam paši paspaidīt podziņus un izvēlēties savu raksturu līkni. Tad sporta režīmā par dinamikas trūkumu mēs nevarētu sūdzēties, lai gan ražotājs ir paredzējis tikai 9,1 sekundi līdz 100. Kas ir Volkswagen Tiguan, jūs visi ziniet. Tagad jūs ziniet to, ka šis modelis ir piedzīvojis jaunu paudzi. Vai jūs šādu automobīlu gribat sev vai ne, lemt tikai un vienīgi jums. Bet jūs jau ļoti labi ziniet, ka šādās reizēs es vienmēr saku, nevajag izdarīt secinājumus tikai no manis stāstītā vai grāmatās izlasītā, vajag doties pie tuvākā dīlera un palūgt
pamēģināt. Tad arī radīsies skaidrība. Es varu teikt, ka šis ir ļoti labs eksemplārs pārdomām, ja esam jauna automobīļa meklējumos. Veiksmi ceļos!